Labdien, mani sauc Ingūns Jākapsons. Ikdienā es pārstāvu servisu, tā kā servisu tīklu brendu Jākapsons Motorsport. Nezinu, kāpēc, kaut kā iepatikās baigi metināt, tāpēc es izvēlējos iegādāties Toros, jo viņš ir baigi mazs, ērts, kompakts. Viņu var paņemt arī līdzi, iemest mašīnā bagāžniekā, atbraukt tā kā tagad es uz objektu. Es vēlāk parādīšu arī visādas citas darbus, ko es uztaisījis. Piekabes, bagijus, pat freestyle tramplīnus. Šitais konkrēti ir Toros MIG 200B vienfāzīgais aparāts, ar kuru es pat ēku konstrukciju varu uzbūvēt. Protams, palīgā man nāk Toros maska. Un vēl baigi labā feature ir šāds Toros aerosols, kuru un tur nekas nepiedegs. Tā kā baigi labā feature. Un kaut kā tā. Neesmu profesionāls, nav man nekādas metinātā izglītības, sauksim man par iesācēju. Bet kaut kā darbiņi man iet uz priekšu, man tas tā kā šķiet, ka padodās. Parādīšu arī, kā es noregulēju to aparātu, kāda ir šuve. Un kaut kā tā. Aparātiņi ļoti vienkārši pieslēdz pie vienfāzīgās 220 strāvas, pieslēdzās pie balona. Hops, ieslēdz, viss gāzīti automātiski padodās. Te ir, es teikšu godīgi, šitais ir stieples ātrums, šitā ir jauda. Šito es vēl neesmu izpētījis, bet es viņu tur uz nulītes, un man ar šitiem diviem gadžetiem jau viss pietiek. Šo te stieples daudzumu es padodu uz kaut kur apmēram uz 60. Un voltus šajā gadījumā, par cik man ir tāda palielāka konstrukcija jāmetinā no šitādām te kvadrāta caurulēm, kas ir 5 biezumā, 100x100. Es griežu vienkārši strāvu maksimāli uz lielo, bet par cik darbā es kaut kāds arī sliekšanas un izpūtējs metinu, tad es nogriežu lejā uz kaut kādu 16, un tad viņš tā kā pišķi mazāk to jaudu dod, stipri mazāku. Šajā gadījumā uzgriezīsim uz maksimumu, pasīsimies, kāda būs šuve. Tātad piemetam klāt masu. Es parādīšu tā, jo tagad vējš ir ārā, lai nepūš gāzi nost, es paņemšu šeit bišķiņa aizvējiņā, uzmetināšu pāris šuvus uztaisīšu. Saķerts ir. Aiziet tā, ir uz maksimumu, stiepla 6, jā. Īsumā tā, reku mēs varam redzēt, kāda ir šuve. Manuprāt, diezgan jaudīga. Es viņu taisīju uz tādiem, tādas, riņķīšas. Kaut kā tā sanākus ir. Manuprāt, tīri ir ok. Ko tu domā? Man liekas, ka čotka. Pasties. Uz dullo, pastīsimies, kāda ir šuvīta. Hop. Piezūmosim mazliet. Nē, pa daudz. Hop, šajā. Pasties. Neturēs. Es domāju, ka turēs šļādi te. Šito piekabi es arī uztaisīju
ar to pašu Taurusu. Hop! Lūdzu, šitāds aparātiņš. Dara brīnumu lietas. Viņa, protams, jau ir parūsējusi, jo es viņu taisīju pirms pāris gadiem. Iemetu logo, paņēmu uz mazāku jaudu, bišķiņ kaut kur stūrīšos, kur vajag. Un viss monolītā uztaisīts ir. Un viss baigi labi turās. Arī. Tad, kad ir brīvāks laiks, kaut kāds pīpauzes, tiksim tā, es pats nepīpēju, līdz ar to pīpauzēs nodarbojos kaut ko tādu. Ģitāra, principā. Viņa sūdīgi skan, bet no visādām moču pārpalikumiem viņi ir uztaisīti. Principā viņi kalpo kā sienas dekors, tā kā mākslas darbs. Atzīst ar visiem logo iekšā. Tā kā vajag. Visādas tādas lietiņas, tas viss ir no to Taurusu taisīts. Tātad rekur ir arī offroada kemperis, kurš arī ar to pašu Taurusu ir būvēts. Viņam ir viss pilnais rāmis. Viss viņš ir viena gabala apšūtas siltināts, jā, bet par to nestāstu šajā gadījumā. Šajā gadījumā par pašu konstrukciju, kas ir sametināta. Šeit priekšā iet vēl kvadricikls kā mocis līdzi. Krosa kvadricikls, jā, statiniski valkās augšā, un tāpēc ir papildus sīšas tie piekabēs attaisītas. Tad mēs varam redzēt, kādas tās šūvas. Šeit ir plānāks materiāls, lai tā piekabē nebūtu baigi smagā, tāpēc ar mazākām jaudām ir uzlikts, un redzat, lūdzu, smuku šuvīte. Protams, viņš viss ir ar Raptoru nokrāsots, bet īsumā kaut kā tā. Viss ir taisīts no tā mazā Taurusa vienfāzīgā. Pastīsimies vēl šuvi. Pasties. Feini. Un viss turās. Turās gan māja, un turās arī, lūdzu, šāda piekabe, kas brauc satiksmē. Šāda piekabe, kas brauc satiksmē. Un vēl ir arī, protams, mocim tramplīns. Tātad, kāpēc es izvēlos Taurus? Pirmkārt, viņš ir ļoti portatīvs, ja tu paņem droši ar vienu roku. Ieliec bagāžniekā, aizved, kur vajag. Otrkārt, viņam ir forša cena. Pa pāris 100 eiro tu jau var darīt brīnumu lietas. Tā kā, ko es varu pateikt, es iesaku. Droši ņemiet, pērciet un dariet savas lietas.